Jūs mani biedē tas, ka jūs man šķiet vispār neesat lasījis, ko jūs aizstāvat. Es vispār nelasu. Jā. 20, jūs nelasat? Nē, man nepatīk. Labi, kas ir jaunbūve? Kas ir jaunbūve? Šo noteikumu izpratnē... Kas ir jaunbūve? Julijas Stepaņēko, kas ir jaunbūve? Nē. Tātad visas ēkas, kuras pēc šīs stāšanās spēkā tiks pieņemts eksploatācijā, tās tiks uzskatīts par jaunbūvēm. Bet to jūs tagad sakāt no tribīnas. Nē, tas ir tas, ko man saka kolēģi. Jā, viņi jums var daudz ko teikt, bet noteikumos tas nav rakstīts. Tām, kas ir nodots eksploatācijā, uz tām tas neattiecās. Noteikumos tas nav rakstīts. Mēs papildināsim šo, lai būtu jums skaidrāk, ko nozīmē vārds definējums jaunbūves. Tas ir kurš likums? Tātad, ja mēs paskatāmies likumu, kā jūs sakat, jūsu juristis saka, Julija, nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 1. nodaļa vispārīgie noteikumi. Jūs man teicāt, ka es fleitēju un meloju, ja? Tātad 13. punkts. Jaunbūve. Es atvainojos, nepārtrauciet man. Būve, kurai līdz tās nodošanas eksploatācijā atbilstoši būvniecības regulējoši normatīvo aktu prasība izbūve vismaz 0 cikls. Tātad tas ir tas, ko es tikko, kā jums arī teicu. Tātad līdz nodošanai eksploatācijā. Es tikko kā to teicu. Jā, bet vai tad var likt ekrānu uz ēkas, kas nav nodota eksploatācijā? Attiecās tie noteikumi uz ēku, kura ir nodota eksploatācijā. Julija, jūs tagad maldināt visu, ko jūs varat maldināt. Jūs tikko nolasījāt pantu, kas runā par ēku, kas nav nodota eksploatācijā. Kas ir vārds, ko nozīmē definējums jaunbūves? Jums atbild uz jautājumu, Julija. Ir ēka, kas nav nodota eksploatācijā. Saprotiet, jūs nevarat likt ekrānu uz ēkas, kas nav nodota eksploatācijā. Es zinu, ka mēs nevaram likt ekrānu uz ēkas. Jūs tikko to esat ierakstījis noteikumos, ka jūs atļaujat. Es pats neko nerakstīju, Julija. Labi, kāds cits, bet jūs aizstāvat šobrīd šos noteikumus. Es jums cenšos skaidrot. Man nevajag skaidrot, es jums norādu uz kļūdu. Es jums norādu uz kļūdu, ka noteikumos ir noteikts, ka uz jaunbūves būs tās, uz kurām varēs izvietot ekrānus. Nē, nevarēs. Izlasiet pantu. Izlasiet pantu. Jūs mani biedē tas, ka jūs man šķiet vispār neesat lasījis, ko jūs aizstāvat. Es vispār nelasu. 20. Jūs nelasat? Nē, man nepatīk. 26. pāntā ir noteikts, ka digitālos ekrānus drīkst izvietot uz pieturvietu nojumēm un jaunbūvēm. Līdz ar to man ir vēlreiz jautājums, kā jūs to iedomājaties, ja jūs tikko nolasījāt definīciju, ka jaunbūve ir ēka, kas nav nodota eksploatācijā. Jā. Pēc nodošanas eksploatācijā ir jānoņem ekrāns, es tā saprotu. Kāpēc jūs mājat ar galvu? Ko jūs gribat varēt dzirdēt? Es jums atbildēju visiem jautājumiem. Jūs tagad mēģināt interpretēt pēc savas sapratnes, ko jūs gribat tur izlasīt. Vai jūs saprotat? Es saprotu, jā, bet tas nav juridiski iespējams, tad, ko jūs esat ielikuši noteikumus. Es neesmu neko tur licis vēlreiz, Julija, jums atgādāju. Bet tad varbūt pasauciet tādu, kurš to ir uzrakstījis. Lūdzu, tiešām. Tātad konkrēti jaunbūvai būvprojektu sastāvā attiecīgi šo jaunbūvi, kura nodos eksploatācijā, tur jau ir jābūt integrētam šim digitālajam ekrānam. Līdz ar to būvprojektā ir norādīts, kur šis digitālais ekrāns atradīsies. Arhitekti šo projektu ir saskaņojuši un attiecīgi pēc nodošanas eksploatācijā tas ekrāns tur arī varēs atrasties. Tā ir vienkārši mums tagad tāda spēlēšana. Jā, bet pēc nodošanas eksploatācijā tā vairs nebūs jaunbūve, saprotiet? Labi, būs būve pēc tam. Bet mēs nevaram to rakstīt noteikumos. Es jums piedāvāju, ja jūs gribējāt ielobēt kādu būvētāju asociācijas priekšlikumu, jūs būtu rakstījuši būvēm, kas ir nodots eksploatācija pēc 25. gada, piemēram. Tas būtu saprotam noteikumu visiem. Šobrīd jūs esat cenšoties ielobēt kaut kādus noteikumus, esat šobrīd absolūti izgāzušies, jo jūs esat ielikuši noteikumus, kurus nevar izpildīt. Jo nevar uzlikt jaunbūvei, kas nav nodota eksploatācijā, digitālo ekrānu. Un tie, kas nāca pie jums ar mapītēm lobēt, tagad skatās un saķēruši galvu. Viņi saka, ārpēc pie kā mēs esam atnākuši.
Nu, reāli to ekrānu varēs izvietot tad, kad to ēku sāks, reāli sāks eksploatēt. Bet tā vairs nebūs jaunbūve. Lūdzu, izlasiet, ko jūs esat uzrakstījuši. Sākotnēji jau tā būs jaunbūve, nu, protams. Nu. Bet tad, kad viņa nebūs nodota eksploatācija, jūs nevarat viņai izvietot ekrānu. Jā, kad jūs labosiet šo acīm redzamo kļūdu? Sabiņēnko kundze.